Šodien raidījumā kāju vēnu varikozes ārstēšana, sirds mazspējas diena, brīvlaišanas svētki Cēsu meža skolā. Ik viens cilvēks vēlas izskatīties pievilcīgs. Skaistas kājas vienmēr ir bijušas uzmanības un abrīnas objekts. Diemžēl mūsdienās varikozu vēnu paplašināšanās ir diezgan izplatīta slimība. Pētījumi rāda, ka tā skar katru 4. sievieti. Tā ir problēma, ar kuru biežāk saskarās sievietes, brīnumainā kārtā, nevis vīrieši. Un ir arī vesela virkne faktori, kas to lietu arī var provocēt. Un pats pirmais, tas ir ilgstošs sēdošs darbs. Cilvēki, kas bieži lido lidmašīnās, vai bieži pavada laiku arī braucot mašīnās, tā skaitā arī sežot pie datora. Otra lieta, kas var provocēt venozas mazspējas rašanos, tas ir liekais svars. Iedzimtība arī spēlē lielu lomu, bet, ja mēs runājam par riska faktoriem, kādreiz tā iedzimtība var būt, bet cilvēks arī ierobežo visus arī citus riska faktors hroniskas venozas mazspējas attīstībai, tad tā iedzimtība neizpaužās. Biežāk, cilvēki jūt hroniskas venozas mazspējas simptomus, kā smagums sajūta kājās, kuru var pavadīt tūski, kuru var pavadīt tāds tā kā krampju sajūtas kājās. Un, protams, klasiskais sācinājuma brīdis, hroniskai venozas mazspējai, tas ir vasara. Jo mēs visi esam redzējuši cilvēkus, vai paši kādreiz arī redzējām, ka noņemot kurpes, tās kājas ir pietukušas, un mūsu kājas vairs neiet iekšā, tajās kurpēs. Te pašā laikā nav brīnums, un jāatcerās tādas lietas, ka cilvēki, kuri cieši no endokrīnām saslimšanām, tāds tā kā cukura diabēts, viņiem šī problēma pat par sevīm var būt aktuāli, jo tur gan arteriālā, gan venozā asins rīt arī cieši. Rezultātā arī palielinās vēnu sieniņas caurlaidība, un tā tūska no vēnām izplūst apkārtējos mīkstos audos, un cilvēks to redz tieši tā kā tūsku. Tūsku kājās iespējams mazināt, pielietojot jau sen zināmo medikamentu troksavazīnu, kas palīdzēs gan asinsrites uzlabošanai, gan arī pret asins izplūdumiem uz ādas. Preparāts sen zināms, sen pielietojams, viņam arī ir vesela virkne arī pētījumi zinātniski, kas apliecināja viņa efektivitāti. Tā kā dažreiz zinot, ka tā problēma, ik pa brītiņam parādās, cilvēkam nav jāsagaida brīdis, ka tie klīniski simptomi sāk par sevīm dot zināt, bet jau laicīgi jāsāk viņš lietot. Troksavazīns pieejams gan gēla veidā, gan arī kapsulās. Kādu izvēlēties? Ja mēs runājam par tādu ielgušo hronisko venozā mazspēju, tur tai terapijai jābūt kompleksai. Pirmām kārtām riska faktori mazināšana, respektīvi vairāk kustēties. Otrām kārtām tā ir kompresijas terapija, tas varētu būt arī kompresijas zeķes vai zeķu bikses, ko arī parasti flebologi nosaka. Tā varbūt arī lokālā terapija lietojot smērs, tieši tā gēla forma, un paralēli arī perorālā terapija lietojot iekšķīgi kapsulas. Tā kā tā ir kombinētāja terapija, protams, efektivitāte un stabilitāte būs izteiktāka nekā lietojot kādu preparātu tikai vienā formā. Ja tie simptomi ir tikai simptomu veidā, bez ārējā izskata bojājuma, arī pēc palīdzības var griezties arī pie farmaceita. Ja, protams, arī cilvēks arī sāk redzēt arī kaut kādas acis izmaiņas, asinsvadu tīkliņu parādīšanos, tūskas, tad labāk pie daktera. Un, protams, ko es vēl gribēju teikt, nekadā gadījumā nedrīkst lietot nekādas gēlu formas, tādā gadījumā, ja ir atvērta jeb neārstēta trofiskā čūla. Maija sākumā visā Eiropā tiek atzīmēta sirds mazspējas diena, lai atgādinātu šīs slimības profilaksi, ko ik viens var darīt savas sirds veselības labā, lai nenonāktu līdz šai diagnozei, kā arī pievērst uzmanību tam, kā ikdienas dzīvi iespējams uzlabot sirds mazspējas pacientiem. Sirds mazspēja ir tāds organisma stāvoklis, kad sirds funkcijas traucējumi nespēja apgādāt pārējos orgānus atbilstoši to metabolajām vajadzībām. Līdz ar to
Pacientiem ir ne tikai šie sirds mazspēju raksturīgie simptomi, elpas trūkums, tūskas, nespēks, bet faktiski ļoti bieži parādās arī citu orgānu traucējumi. Visbiežāk tā ir nieru mazspēja, jo nieres netiek pietiekami apgādātas ar asinīm, arī galvas smadzeņu darbības traucējumi. Un līdz ar to sirds mazspēja kopumā varētu tikt uzskatīt pat nevis tādu atsevišķu slimību, bet veselu sindromu, kas lielā mērā ietekmē organismu funkciju kopumā. Pirmkārt, lai sirds būtu vesela, ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, ir pareizi jāēd, jāizvairās no trekniem produktiem, kas satur piesātinātos taukus. Ir arī regulāras fiziskas aktivitātes vēlamas. Noteikti ir jāizvairās vai jāatmet tādi kaitīgi ieradumi kā smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, jāseko līdz asinsspiedienam, pulsam. Pulsu mēs varam noteikt pavisam vienkārši, pieliekot labās rokas 2. un 3. pirkstu pie radiālās artērijas plaukstas locītavas pamatnē un sataustot pulsu, mēs vienkārši skaitam, cik pulsa sitienus jūtam 30 sekundes. Šo skaitli pareizinot ar 2, mēs iegūstam sirdsdarbības skaitu minūtē. Sirds mazspējas diena vairākus gadus tiek atzīmēta arī Latvijā. Jau 2. gadu pacientu biedrība par sirdi.lv to organizē kopā ar Latvijas kardiologiem. Pasākumā tika aicināti sirds mazspējas pacienti, viņu tuvinieki, draugi un atbalstītāji. Salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, Latvijā nav pieejams šāds sirds mazspējas klīnikas, kurās cilvēki varētu doties, konsultēties, saņemt atbalstu, palīdzību, ieteikumus savai dzīvē. Tāpēc mēs kā pacientu organizācija kopā ar kardiologiem nodrošinam šādu iespēju vismaz reizi gadā, kad tiek atzīmēta sirds mazspējas diena, lai nāktu pretī šiem pacientiem, sagatavot viņiem materiālus, pastāstīt, kā sadzīvot ar šo slimību. Un mūsu valstī arī ir izveidojusies tāda situācija, ka mazspējas pacientiem krīzes laikā tika samazināta arī kompensācija medikamentiem, ko viņiem ir jālieto. Un šī ir tā pacientu grupa, kas bez medikamentiem faktiski nespēja vispār kvalitatīvi dzīvot, un tā dzīvības krietni samazinās. Un tas ir vēl viens no tiem stāstiem, ko mēs vēlamies ar šiem pasākumiem sasniegt. Tas ir vērst arī lēmumu pieņēmēju uzmanību par to, ka pacientiem ir nepieciešama pilna ārstēšanās pieejamība, tā skaitā gan pieejamība pie ārstiem, iespējams arī kādu dienu šādas klīnikas sirds mazspējas, gan arī pieejamība pie medikamentiem. Neskatoties uz to, ka sirds mazspējas pacientiem ir fiziski grūti apmeklēt šos pasākumus, viņi labprāt izmantoja iespēju tikties ar ārstiem, uzdot jautājumus un saņemt papildus informāciju par savu slimību. Man dod pieredzi, par cik mums ir katram sava diagnoze, kam ir saistīts ar, kam ir stenti, kam ir sirds mazspēja, kas baidās no infarkta, kam ir iespēja uz insultu. Visas šīs lietas, tas to biedrībā mums stāsta. Dakteri stāsta, citi speciālisti, citreiz arī tie ne tikai kardiologi, bet arī tur tie, kas ir fizioterapeiti, sportisti, masieri. Māca mūs dzīvot, negulēt, bet kustēties. Jo mēs esam kustīgāki, jo mēs esam, kas kustīgs, tas lustīgs, nepavēlti šis teiciens. Skolas brīvlaiks ir laiks, ko bērni gaida visus 9 mācību gada mēnešus. Cēsu sanatorijas internāta pamatskolā rehabilitācijas centrā ieviests jauns pasākums – brīvlaišanas svētki, kad kopā ar skolotājiem bērni atskatās uz svarīgākajiem mācību gada notikumiem. Šajā tautā joprojām dēvētajā meža skolā mācās ar astmu un citām bronhiālām saslimšanām sirkstoši bērni. Viņu čalas ikdienā nerimst no agra rīta līdz pat vēlai vakara stundai, jo bērni šeit dzīvo internātā. Pa dienu apgūst zināšanas skolā un saņem rehabilitācijas kursu, bet brīvajā laikā atbilstoši savām interesēm nodarbojas dažādos pulciņos. Ja runājam par mācību darbu, tad šajā mācību gadā uzsvars tika likts uz to, lai mēs sagatavotu individuālos plānus tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Tātad komanda, kura sastāvēja no psihologa, no logopēda, no speciālā pedagoga, nāca kopā, domāja, veidoja individuālos plānus, lai sekmīgāk skolēni varētu apgūt mācību vielu. Šajā mācību gadā mēs mazliet administrāciju mainījām savu tādu kā uzstādījumu, kā koncepciju, kā filozofiju,
un gājām uz to, lai akcentētu un novērtētu katra bērna sasniegumu. Jo katra bērna sasnieguma ir svarīga un būtiski. Vai tie ir sasniegumi mācību darbā, vai tie ir sasniegumi dejošanā, dziedāšanā, sportošanā. Un tiešām mēs redzam, ka skolēni arī labprāt to atzīst par būtisku, par tādu labu atbalstāmu ievirzi, jo vairāk vai mazāk parasti ir tā, ka labie skolēni saņem vairāk pagodinājumu, tiek ekskursijās, saņem dažādas atzinības, balvas, bet tie skolēni, kuri ir talantīgi kādās citās jomās, viņi tik daudz atzinības nesaņem. Un tādēļ mēs šajā mācību gadā mainījām šo ievirzi. Mēs priecāmies par katra bērna sasniegumiem. Mēs esam samērā aktīvi piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs. Tur ir sasniegumi krievu valodā, ir sasniegumi informātikā, kur arī godalgotas vietas, ir sasniegumi mazāko klašu grupā skolēniem. Labi sasniegumi ir pašdarbībā, dziedāšanā, deju kolektīvs ļoti labi startējis un saņēmis pirmo pakāpi. Un ļoti labi panākumi ir sportā. Jā, tad mēs pirms katra mācību gada konsultējamies ar mediķiem par katru personīgi, par katru skolēnu, par to bronhiālo asmu. Tādā veidā sagatavojamies tam sporta stundām. Un tu zini, kuram ir vairāk problēmas, kuram jāpievērš vairāk uzmanības. Tiek piedāvāts ļoti plašs spektrs ar sporta nodarbībām un aktivitātēm, sākot no akrobātikas un beidzot ar florbolu un atlētikas pulciņiem un baseinu pat. Tiek organizēti braucieni uz Priekuļu rifa baseinu, ar autobusu tiek aizvest bērni. Tā kā iespējas viņam ir ļoti plašas. Šogad mēs pirmo reizi aizbraucām uz novada, Cēsu novada čempionātu vieglatlētikā, un mums arī izlikts stendā, sporta stendā ir 3 diplomi. Lodes grūšanā 3. vieta, augstliekšanā 2. vieta un 100 metros 3. vieta. Tā kā pēc tā var secināt, ka pirmoreiz braucot ar 6 audzēkņiem, mums 3 godāgotās vietas. Tā kā skola ir internāts, tad audzināšanas process notiek 24 stundas diennaktī. Bērni no mācībām brīvajā laikā ir jānodarbina, un skolotāji ļoti labi ar to tiek galā, organizējot dažādus pasākumus. Protams, mums bija svarīgākais pasākums rudenī skolas kultūra vēsturiskos pieminekļos. Mūsu skola ir īpaša, mūsu skolēni ir īpaši šajā skolā, jo mēs mācāmies kultūra vēsturiskā pieminekļī. Tātad mūsu skolā gada laikā notiek ļoti dažādi pasākumi. Gan zinību diena tiek īpaši svinēta, 5. klašu iesvētības, Mārtiņa diena, 11. novembri atzīmējām, valsts svētkus. Tie ir tādi tradicionāli pasākumi, bet īpaši mums ir talantu diena, Opiela. Mums ir 11. izlaidums, 11. jūnijā izlaidums, un virs galvas uzziedējis zvaigžņu ceļš. Mēs atvadamies no 9. klasniekiem un gribam novēlēt, lai viņiem veicās. Aiz skolas ir sens ābeļdārs un plaša dārzniecība, kur izaudzētais tiek likts skolas kopgaldā. Vai bērni nāk palīgā? Bērni tā izlases veidā, kad mums ir nepieciešams pie lielākiem darbiem, kaut kur pie ražas novākšanas, tad nāk galvenokārt, ko bērni dara, kartupeļus novāc. Tur tiešām tikai nāk direktors kopā ar visiem bērniem. Tur mēs nepiedalāmies dārzniecības. Šodien var teikt savā ziņā tāda atvadas no šī mācību gada. Ko jūs varētu pateikt par savu skolu? Mūsu skola ļoti jauka skolotāji, arī visa sadarbība. Vispār šī skola patīk, un nākamgadī mans pēdējais gads. Gribētu pavadīt ar visu šo skolu kopā visiem, un man patīk. Un kā ar veselību? Veselība uzlabojās? Jā, noteikti. Mācos no 2. klases, slimoju ar astmu un dodamies uz ārstniecisko vingrošanu. Un vienkārši tu pats jūti, ka tev ir labāk un tu jūties veselāks šajā skolā. Es gribētu novēlēt skolotājiem, lai viņi būtu pacietīgi un saprotoši, sadarbīgi un izpalīdzīgi. Es novēlu skolotājiem būt tikpat pretīm nākošiem, kā viņi ir
pret mums un skolniekiem draudzīgiem. Es visiem novēlu paciest nākamos gadus, kad es to vairs nebūs vairs, kas palīdz, gan jau atradīsies kāds cits. Visiem Latvijas bērniem es gribu novēlēt, lai viņi tiek galā ar savām veselības problēmām, lai alerģisko slimnieku skaits būtu arvien mazāks, lai mēs būtu piesardzīgi izvēloties vides, kurās mēs atrodamies, un lai mākam arī galā ar problēmām, kas rodas, ja mēs nonākam tomēr tādās vidēs. Ja bērns jūt, ka viņam sākās acu nieze, sāk deguns niezēt, sākās šķaudīšana, sākās elpas trūkums, tomēr ir jāpadomā par to, kad jāgriežas pie ārsta speciālista. Un jālieto noteiktas zāles un jāsargā sevi no slimības izpausmēm. Ja gadījumā tomēr jūs netiekat ar to visu galā, tad ir tāda meža skola Cēsīs, kas laipni aicina visus bērnus ar alerģisko slimību izpausmēm pie mums ārstēties un mācīties un rehabilitēt savu veselību, uzlabojot viņu un aizejot dzīvē kā pilnvērtīgi cilvēki. Visu informāciju par iespējām mācīties Cēsu internāta pamatskolā rehabilitācijas centrā varat atrast skolas interneta mājaslapā www.csip.lv. Uzmanīgi sekojiet jaunumiem!